Manuprāt, kolēģi, diskusija par vienu konkrētu pacientu grupu šeit Saeimas tribīnē pēc 10 000 parakstiem, pēc piketiem, pēc tā, ka es jūtu zālē varbūt pat, ka varētu izdoties kaut ko tādu panākt, ir viens gadījums no daudziem. Proti, pie durvīm stāvēs nākamie, kas būs labāk spējuši apvienot savus intereses kādā NVO, kas spēs organizēties un nākamie. Tas uzrāda to, ka veselības aprūpes sistēma ir palikusi pabērnu lomā un faktiski nav atrisinātas un risinātas tās problēmas, ko sabiedrība ir sagaidījusi no šīs Saeimas. Vēl simptomātiskāk, ka par valsti sāk domāt politiķi nevis ilgākā termiņā, bet kā valsti bez rītdienas. Jo tie, kas šobrīd nāk un saka, izārdīsim pensiju sistēmu un samaksāsim pensijas naudu, kas domāt nākotnē šodien veselības aprūpes pakalpojumiem, patiesībā norāda uz to, ka veselības aprūpe šobrīd ir kritiskā stāvoklī. Es vēl atceros Saeimas, kad mēs šeit azartiski diskutējām, lauzām šķēpes komisijās, ir Circens kundze tepat sēž, ir diskusijas bijušas par to, kā finansēt veselības aprūpes sistēmu. Proti, tie modeļi jau ir sen izstrādāti, izdiskutēti, par viņiem ir daudz runāts, ir plusi, mīnusi, apskatīti, daudz debatas ir bijušas. Jautājums, vai jaunā vienotība šajā Saeimā vadot veselības ministrija ir nākusi ar kādām iniciatīvām par veselības aprūpes finansēšanu? Nav. Acīm redzot, prioritātes ir pilnīgi citas. Mēģinās izvairīties arī tieši tāpat kā Air Baltica, Rail Baltica. Pat neatbild uz pieprasījumiem, premjera nevada tādas lietas. Nē, atbildības nekādas, vai ne? Proti, kolēģi, mēs varam šodien nobalsot par insulīna sūkņiem pacientiem. Tas būs 0,0, tagad jāskaita, cik tās nulles aiz komata, 2% no mūsu kopējā valsts budžeta. Tas palīdzēs 7,000 cilvēku, bet tas nepalīdzēs nec tiem, kuriem šādas vajadzības ir citās pacientu grupās, nec arī tas atrisina fundamentāli to, ka mūsu veselības aprūpes sistēma šobrīd atrodas kritiskā situācijā. Šo es aicinu atbalstīt.